Es esmu Zana Lasa Lasmane no Latvijas, un man ir 27 gadi. Pirms 2 gadiem es izveidoju pati savu kompāniju Artbag, kas palīdz radīt cilvēkiem viņu unikālās somas internetā. Mana iepriekšējā pieredze saistīta ar žurnālistiku, kas ir mana universitātes izglītība. Iepriekš esmu strādājusi gan kā žurnāliste televīzijā un laikrakstos, gan kā mārketinga speciāliste dažādās kompānijās. Kad 2008. un 2009. gadā iestājās krīze, arī es zaudēju darbu un bija jādomā, ko darīt tālāk. Dizains, moda un māksla man ir interesējis jau kopš bērnības kā aizraušanās un vaļasprieks. Un tā pirms 2 gadiem rakstīju biznesa plānu, jo bija doma veidot somas. Tad mēs saņēmām Nodarbinātības valsts un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Tie bija 4000 lati biznesa sākšanai. Par šo naudu mēs nopirkām šūšanas iekārtas, kas palīdzēja sākt somu izgatavošanu, kā arī daļu no naudas novirzījām mājaslapas somu konstruktoru izveidei. Artbag šodien ir izaudzis par mazu uzņēmumu Latvijā. Līdz ar to ieguvums no biznesa izveides ir ne tikai mans personīgais nodrošināšana ar darba vietu, bet darbs arī citiem. Pārsvarā šobrīd strādājam uz Latviju, taču lielākā iecer šī gada laikā ir palielināt eksporta apjomus, ka cilvēki arī kejot ne tikai pa Rīgas ielām, bet ejot arī pa Briseles, Romas vai Parīzes ielām. Es redzēšu cilvēks ar Artbag somu. Tas ir mūsu mērķis un sapnis tuvāko gadu laikā.